Būtisks jautājums, ar ko arī būtu jāsāk, kā es teicu, mājas tīrīšana. Gan valstī, gan pašvaldībai būtu jāveic šī mājas tīrīšana, visi savi resursi jāsaliek galdā un jāsakārto. Un tas, kas, manuprāt, ir izdarāms, ja, tad valsts kapitāla sabiedrības no aptuveni 60 pa attiecīgām nozarēm ir iespējams saīsināt aptuveni uz pusi. Ja. Tad mēs mazinātu arī tos izdevumus, pārvaldes izdevumus un uzlabotu un efektivizētu ātrāku to uzņēmumu darbību. Mēs, protams, nevaram vienā dienā visu izmainīt. Būtu ļoti prātīgi un uzmanīgi arī ar reorganizācijām, reformām, likvidācijām, jo attiecīgi tām funkcijām ir jāsaprot, kur mēs viņus liekam, vai mēs viņus pievienojam ministrijai. Un vēl papildus, es gribu, lai jūs saprotiet to, ka ministrijām, kas pārvalda šīs kapitāla sabiedrības, ir pāraudzības iestādes, dažādas aģentūras, un to ir vēl tikpat un vēl drusku vairāk kā 60. Ja? Tā kā šīs te funkcijas vai nu mēs tad arī kaut ko dodam iestādēm, kaut ko pievienojam ministrijām, bet tur ir ļoti daudz ko funkcionāli savienot un efektivizēt. Un mēs redzam, ka transporta nozarē ir vai kādas 10 kapitāla sabiedrības. Ja? Jautājums, kāpēc tas viss ir vajadzīgs kultūras jomā, ja? Veselībā.